domājams, šiem puišiem, kuriem ir 10, 11 gadi, 12 turnīrā šajās sacensībās telpu futbolā 2007. gadā dzimušiem puišiem. Pēc kā Kengurus startē Rīga Futbola klubu un uzreiz moments centrējums sitiens ar galvu. Supernova ir dzelt. Zilā šī Salaspils, komanda Salaspils. Klubs un jā, kur ir Roberts Kukulis. Viņš kā pēdējais paliek. Roga bloķē. Un pretuzbrukums 2-1 man sanāk. Kukulis saņem bumbu atpakaļ sitiens un 1-0. Arī 5. spēlē pret SK Kengurus Rīga FC. Roberts Kukulis kļūst vārtus. Viņa kārtējie vārdi ir. Pusfinālā Supernova pārspēja Krāslavu ar 4-0. Kamēr SK Kengurus Rīga FC apspēlē posmos. Visos posmos bija apsteiguši Nika. Sitiens. Redzēsim arī valmieriešus lielajā apbalvošanā, kas būs pēc šī fināla. Tagad moments vārtu priekšā un panāk iznīcinājumu. SK Kengurus Rīga FC skrien pie sava rezervista Solitu. Janis regulārajā sezonā tikai 1 vārds guva pret SK Amber, bet tagad šo jauniešu finālā Supernova pret SK Kengurus Rīga FC. Černovs. Viņa sitiens un viņa sitiens precīzs vārtos. 2-1 Supernova puslaikis. Redzam, tribīnēs arī Edgaru Kārkliņu. Es kā Supernova pieaugušo komandas spēlētāji, arī sieviešu komandas viens no vārdsargiem. Kā arī Gatis Roškalns. Viņš komandu balsojumā šeit kā vēl vienam tagad spēlētājiem tiek sniegt. Čermats kļūdās un atkal savu kļūdu labo. Jau otro reizi tāda epizode. Un vārtu būms netiek ieskaitīts. Tīrā laika. Funikovs pārter bumbu, izgājiens 1-1, sitiens un 2-2. Kas par priekiem, kas par emocijām, gan uz suņi, gan pašam, futbolistam pašam, vārta autoram. Skaisti vārta autors, 99. numurs, Georgijs Funikovs. Redzam, kas par emocijām, skaisti. Un arī tagad redzam, var aizskriet un arī aizskrien. Roberts Kukulis piespēle nav, ir sities pa vārdu. Keikins, Unipols, Usjevs un arī Ričards. Šāds izvēles balss, nē, gan nav viņam 2 labāka vārdsarga balva. Tagad viņam ir jāatstrādā šīs balvas, jo 2 sitieni. Neseko cīņa par bumbu. Funikovs piespēl uz priekšu Miheikinam neiziet un viss pamatlaiks ir iztecējis. 2-2. Skatamies. Ļoti saspringts mirklis. Kadīrovs panāk vadības Supernovai. 1-1 vārtos Nauris Kļaviņš. Usjevs arī ir sekmīgs. 6 metru attālums, ļoti maz laika, lai reaģētu. Jāmin tagad Černovs un viņš iesiet augšu. Pamatlaikā Georgijs Funikovs izlīdzināja viņš rezultātu, bet tagad viņš panāk 2-2 pēc spēles sitienu sērijā. Un atvaira Kļaviņa sitienu Glebs Zencermans. Nauris Kļaviņš. Tagad viņam ir jālabojas. Ir jāglēb savu komanda no zaudējuma fināla. Zelta sitienu Markus Kariņš. Kariņš
Un tas arī viss! Pēc kā Kangaroos Riga FC čempioni 2007. gada dzimušo puišu čempionātā, dramatiskā pēcspēles sitienu sērijā un dramatiskā finālā komanda varēs nosvinēt šo panākumu. Tas bija stāsts par jaunatnes